Ir prieks teikt jums labvakar šajā skaistajā vasarīgajā laikā, kad ceturtdienas vakaram ierasts pie jums dodas raidījums Lidojuma plāns ar jauniem stāstiem un jauniem notikumiem. Šajā reizē raidījumu sāksim ar atskatīšanos uz aizvadītās nedēļas nogali, kad Rīgā pēc 10 gadu ilga pārtraukuma viens pēc otra gaisā pacēlās 24 gaisa baloni, lai savu krāšņumu un skaistumu demonstrētu festivālā Rīgas vīzijas 2013. Jāatzīst, šis bija pasākums, kuram Dieviņš no tiesas stāvēja klāt, jo vēl dažas dienas pirms festivāla bija ļoti lielas aizdomas, ka nekas nenotiks. Laika prognozes tika solītas festivālam neatbilstošas, vai nu vējš pa stipru, vai lietus. Turklāt vēja virziens arī ilgu laiku solījās balonus nest uz jūru vai uz lidostu, kas, protams, nav pieļaujams. Un tomēr festivāls notika, turklāt pa visiem 100%. Pati esmu 6 gadus lidojusi, šis ir pirmais pasākums, kur ir 100% viss plāns izpildīts. Mēs pat vakardien uz AB Dambja cēlām 12. dienā balonu, kas ir vispār, tas bija ticamība, ka to varēs izdarīt kaut kādi procenti, 5. Un mums piloti no Anglijas teica, ka viņi atvedīs laiku, un viņi tiešām atveda laiku. Ar festivāla administratoru Ingu tikāmies agrās svētdienas rītā Uzvaras parkā, kad pilnīgi neticami, bet tiešām notika iepriekš plānotais festivāla noslēdzošais balonu lidojums virs Rīgas. Jāatzīst, vēl sestdien, krietni pēc pusnakts, kad bija noslēgusies balonu nakts spīdēšana, neviens neticēja, ka no rīta vēl būs jālido. Kā nekā, meteo prognozes svētdienas rītam solīja ārkārtīgi spēcīgu un brāzmainu vēju, kā arī lietu. Protams, kā viena, tā arī otra dabas parādība nav savietojama ar drošu gaisa balonu lidojumu. Tā arī bija, jo vakardien visi bija gatavojušies tam, ka lidojums nebūs. Un šodien no rīta mēs piecēlāmies, mēs redzam, ka ir iespējams lidot. Un, protams, ka mēs lidojam. Dažs labs no pilotiem pat esot atzinis, tik intensīvu lidojumu ar balonu viņa pilota praksē gadās pirmo reizi. Pilots no Krievijas teica tā, ka Krievi esot traki, ko viņi tik nedarot, bet 4 reizes dienā balonu viņš ceļot pirmo reizi mūžā. Te jāpiebilst, lai arī mums skatītājiem no zemes vai pasažieriem grozā šķiet, ka lidojums tāda izprieca vien ir, patiesībā no pilota un ekipāžas dalība festivālā prasa pamatīgu slodzi. Parēķiniet paši, lidojumi no rīta notiek pāris stundas pēc saulēkta, bet jau pa dienu baloniem atkal bija jābūt kaujas gatavībā un savs skaistums jādemonstrē Rīgas centrā, pēc kā atkal jābūt gataviem vakara lidojumiem, bet vēl pēc pāris stundām nakts spīdēšanai. Tad nu var parēķināt, kas tā par skraidīšanu un slodzi. Ja neesi gulējis 24 stundas, ir grūti, 36 grūti, bet šobrīd jau bija tā, ka cilvēkiem 2 diennaktis tu visu laiku strādā. Un tas ir ļoti grūti, jo gaisā arī ir saspringzinājums par pašu lidojumu drošību. Un, teiksim, protams, pilotam, ja ir atsaite, tas nav tik tu esi uz zemes, bet ja ir 2 brīvie lidojumi, vēl 2 atsaites, tas ir grūti, ļoti grūti. Taču lidotāji ir kaislīgi cilvēki un no tiesas mīl brīvību, ko tiem sniedz lidojums balonā. Tādēļ par slodzēm vai nedaudzajām stundām, ko varēja veltīt miegam, nebēdāja. Un svētdienas rītā paši neticot tam, ka laika apstākļi pieļauj lidojumu, pulcējās Uzvaras parkā. Te gan jāpiebilst, bija arī baloni, kas gaisā tomēr nepacēlās, jo vējš pakāpeniski kļuva brāzmaināks, bet kas vēl trakāk, tas nesa pāri Rīgai Purvciem un Juglas virzienā. Bet tur, kā zināms, ir visai mežains apvidus, un mežs nav tā labākā nolaišanās vieta balonam. Tas pats drošības jautājums, jo gala lēmumu pieņem pilots, un pilots skatās prognozēto vietu, kur būs finišs, un 2 momenti, kas ir svarīgākie, starts un finišs. Ja startā ir brāzmas un mētā un pacelies, tad daudz svarīgāk ir, kura būs vieta, kur tu nolaidīsies. Un šodien izšķirošo lēmumu pilotiem, kas palika uz zemes, bija tieši tas, ka mazliet sabijās par finiša vietu. Un tomēr daudzi baloni gaisā pacēlās, lai uz atvadām pasveicinātu Rīgu. Atliek vien noskaidrot, kad visu šo krāšņumu debesīs virs galvaspilsētas atkal varēsim vērot. Ja pirms pasākums bija apmēram pirms 10 gadiem, tad ceram, ka tas būs ātrāk. Arī mēs ceram, ka tas būs ātrāk, bet lai mēs un jūs nākamo gaisa balonu festivālu sagaidītu zinošāki,
par pasaulē pirmo gaisa kuģi. Nākamajos raidījumos jūs iepazīstināsim gan ar to, kā baloni laika gaitā attīstījušies un mainījušies, kādas modernas tehnoloģijas piloti mēdz izmantot šodien, un, protams, iepazīstināsim jūs arī ar dažādiem iepazīšanās vērtiem pilotiem. Bet no gaisa baloniem pievērsīsimies lidmašīnām, un nākamais stāsts ir par notikumu, kas aizsākās pirms 80 gadiem, bet precīzi pēc nedēļas, 16. maijā, piedzīvos jaunu aktualitāti. Proti, pirms 80 gadiem no Spilves lidlauka gaisā pacēlās šķiet Latvijas slavenākais un zināmākais pilots Herberts Cukurs. Tagad ir pārizdota viņa sarakstītā grāmata Mans lidojums uz Gambiju. 80 gadi ir pagājuši kopš brīža, kad tika uzsākts viens no pasaules ievērojamākajiem aviācijas lidojumiem, un tas ir lidojums uz Gambiju, kur veica Latvijas aviācijas virsnieks, karaviācijas virsnieks Herberts Cukurs. Grāmata pārizdota ar Herberta Cukura piemiņas fonda gādību, un te jāpiemina nav nekāda nejaušība, ka ar fonda pārstāvi Robertu Klimoviču tiekamies Spilvē, kā nekā tieši šeit viss sākās pirms 80 gadiem. Lidojums sākās Spilvē 1933. gadā, augustā, pirms 80 gadiem, kā jau teicu. Herberts Cukurs šo lidojumu sāka slepenībā, nevienam par to neteica, viņu pavadīja 3 draugi un sieva, jo pirms 3 mēnešiem Pūliņš, latviešu lidotājs, bija cietis katastrofu tieši šādā pašā iecerē, un neviens neticēja tam, ka lidojums var izdoties. Tāpēc tas notika slepenībā. Un atgriezās 34. gada 17. maijā, mazliet vēlāk nekā bija cerējis. Un tad, kad atgriezās, tad jau viņi sagaidīja 1000 pūļu. Šodien, kad lidmašīnas katru dienu mērot 10 000 kilometru un spēj cilvēku nogādāt no vienas pasaules malu uz citu, lidojums uz Gambiju droši vien nekādu īpaši lielo vērību neizpelnītos, bet jāatceras, ka viss notika 80 gadus senā pagātnē. Tas bija tiešām tiem laikiem abrīnojams notikums, jo lai skatītājiem kļūtu skaidrs, 1933. gadā ikgadējās lidmašīnu lielsacīkstēs, kurs norisinājās Vācijā, no 124 lidaparātiem, vismodernākajiem tā laika lidaparātiem, kurus tika ražot rūpnīcās ar vislabākajiem pilotiem, atgriezās, nenokrita, 73. Iedomājieties, tas ir mazliet mazāk, mazliet vairāk kā puse. Tātad tas bija laiks, kad lidošana bija daudz nedrošāka nekā tagad. Turklāt Herberts Cukurs savā piedzīvojumā pretim Āfrikai devās nebūt ne ar modernāko tā laika lidmašīnu. Šodien cilvēkiem ir grūti iedomāties, bet toreiz tas bija apmēram tāpat kā es šodien ar paštaisītu raķeti uzlidot kosmosā. Tas pasākums bija, visa pasaule par to rakstīja. Viņi fotografēja visās pasaules lielākajos izdevumos. Tas bija abrīnojami ar norakstītu 16. gada 80 zirgspēku motoru, ko pats viņš bija salabojis, paštaisīts lidaparāts, aizlidot līdz Gambijai, atlidot atpakaļ. Tas toreiz bija prātam neaptverami. Un, protams, pēc veiksmīgā lidojuma Latvijas aviācija uzsāka attīstību tempos, kas vēlāk vairs nav pieredzēti. Pēc šī lidojuma civilās aviācijas izaugsmu Latvijā piedzīvoja lielu bumu, uzplaukumu, dzima aeroklubi, katrs zēns gribēja būt lidotājs, un arī valsts pret šo te norisi izturējās ar daudz lielāku uzmanību un arī finansiālo atbalstu. Savukārt pats pilots iemantoja pasaules slavu. Pasaules vēsturē tas ir atstājis paliekošu vietu. Tieši pēc šī lidojuma 1934. gadā Herberts Cukurs kā vienīgo no latviešiem uzņēma Pasaules aviācijas līgā, kurā uzņēma tikai labākos lidotājus, tādus, kur atstāja paliekošas pēdas pasaules aviācijas vēsturē, starp tiem Senķus Dumons, Čkalovs, Lindenbergs un arī Herberts Cukurs. Savus piedzīvojumus un pārdzīvojumus Herberts Cukurs iemūžināja grāmatā Mans lidojums uz Gambiju, kas esot kļuvusi par tā laika bestselleru. Savulaik tā bija viena no visvairāk pirktajām grāmatām. Latvijas brīvās laikā viena no visvairāk pirktajām grāmatām. To ir uzrakstījis Herberts Cukurs pats, bet viņam
palīdzēja Jūlijs Lācis, rakstnieks Jūlijs Lācis, kurš bija arī viņam tuvs draugs. Kā jau minēts, šodien grāmata piedzīvo pārizdošanu un būšot aizraujoša lasāmviela gan tiem, kurus aizrauja aviācija, gan tiem, kurus interesē piedzīvojumi un vēsture. Katrs lasītājs iejūtās Herberta Cukura krēslā laikā, kad nebija GPS, kad lidmašīnās bija tikai kompasi, labākajā gadījumā rācija. Grāmata ir tikai vienīgi par lidošanu, par pasauli toreiz. Grāmata ir latvieši toreiz, kas arī ir citādāki. Grāmata ir Latvija toreiz un Latvijas aviācija toreiz. Es no sirds iesaku katram latvietim izlasīt šo grāmatu. Viņi ļoti viegli lasās, ļoti aizraujoši. Un arī kā literārs darbs latviešiem nemaz nav daudz tādu piedzīvojumu. Ceļojumi ar fotogrāfijām, ļoti labā kvalitāte, ar humoru izjūtu. Tā kā novēlu grāmatu jums. Ja mums izdevās pamodināt jūsos kāru pēc piedzīvojumiem, atliek vien piebilst aktuālo informāciju par to, kad, kur un kā pie grāmatas var tikt. 16. maijā Kara muzejā būs šis grāmatas prezentācijas pasākums, uz kuru es arī aicinu. 16. maijā 16:00 Latvijas Kara muzejā būs grāmatas Mans lidojums uz Gambiju prezentācijas norise, kurā varēs arī iegādāties grāmatu, bet pēc tam arī lielākajās Latvijas grāmatnīcās. Protams, prezentācijas laikā tai grāmatai būs īpaša cena. Grāmata ir faktiski faksimils, mēs esam pavisam mazliet uzlabojuši to, ja? Kā redzat, tā ir cietos vākos. Mazliet gramatiskās niansītes ir pieslīpētas, bet mēs centāmies saglabāt tā laika bašu arī valodā. To caur bija ārkārtīgi sirsnīgs gars, kas mūsdienās varbūt Latvijā ir retums. Un tā ir ļoti aizraujoša. Mans mazais dēls, 8 gadu, viņš jau lasa šo grāmatu un nevar atraut viņu no tās. Tā ka, ja vēlaties uzzināt, kā tad īsti Herbertam Cukuram veicās trakajā lidojumā, kā arī iepazīties ar grāmatas pārizdevējiem, katrs laipni aicināts uz Latvijas Kara muzeju jau pēc nedēļas 16. maijā 16:00. Bet mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzes, kad atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Nepārslēdziet kanālu! Tā nu esam atpakaļ, lai atbildētu uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Kā pirmais jautājums, ko saņēmām no Roberta. Puisi interesē, kas ir sarežģītāk vadīt lidmašīnu vai helikopteru? Jāatzīst, šis pats jautājums nodarbināja arī mūs jau krietnu laiku, un vairāk kārt esam to uzdevuši gan dažādiem pilotiem, gan arī instruktoriem, un gandrīz vienmēr esam saņēmuši arī diezgan striktu atbildi, ka cilvēkam ir jāizvēlās, vai nu viņš grib vadīt lidmašīnu vai helikopteri. Abas lietas nesot labi darīt kopā, varot notikt diezgan trakas lietas, kas var beigties arī ar traģiskām sekām. Un tomēr mums izdevās sastapt kādu pilotu, kurš var vadīt gan helikopteru, gan arī lidmašīnu. Tad, beidzot, patiesību varēsim arī noskaidrot. Grūtāk ir iemācīties vadīt helikopteru. Jā, bet atkal tas atkarīgs no individuāli no cilvēka. Vienam padodas ļoti labi, citam tas varbūt vispār nepadodas. Ja? Tad viņš var mocīties, ka helikopteram ir pats grūtākais. Tas ir tā saucamais hoverings no angļu valodas. Tas ir karāties uz vietas. Tas ir būt vienā pozīcijā nekustīgi. Tas ir tas grūtākais. Ja praktiski to apgūst, ja, tad praktiski jau 50% no darba jau ir padarīts. Taču izrādās padomju gados vispār neesot bijis iespējams būt gan lidmašīnas, gan arī helikoptera pilotam. Lietuvas instruktori ir teikuši, ja, kad izdzirdēja, ka es esmu helikoptera pilots, teica, kad dabūju lidmašīnu. Ja, es saku, nezinu, oficiāli atļauts. Un tad tas ir priekš tā, ka helikopters ir tā saucamais termiņš kā stols, ātruma zaudēšana, kad lidmašīnai, kā saka, tiek pārsniegts uzbrukuma leņķis, ja, un lidmašīna krīt lejā, ja tu neievēro ātruma limitus, kādi ir paredzēti katrai lidmašīnai. Helikopteram arī īstenībā tas ir tas pats tikai otrādāk. Ja. Helikopteram tas moments var iestāties, kad tu lido pārāk ātri, ja, nevis lēnāk. Tāpēc tas bija aizliegts, tāpēc, ka tu esi pieredzis ar helikopteru neskatīties to ātrumu tāpēc, ka tu nevari, kā saka, nokrist, zaudēt to ātrumu, dēļ tāda, ka tu samazini
to ātrumu. Un lidmašīnā atkal tas ir ļoti būtiski skatīties, ar kādu ātrumu tu ej, sevišķi uz nosēšanās vai uz pacelšanās, ja, ka tas nav zemāks par to rekomendēto vai noteikto. Bet padomju gadi jau sen kā pagājuši, un šodien, ja vien cilvēks vēlas un var atļauties, viņš var apgūt gan lidmašīnas, gan helikoptera vadīšanu. Pašam cilvēkam gan esot jāspēj pārslēgties no viena lidaparāta vadīšanas uz otru, apmēram tāpat kā iesēžoties mašīnā. Ar automātisko kārdu sev ir jāatgādina, ka šeit nekāda sajūga nav. Zinu vēl divus pilotus, ja, kuram ir gan viens, gan otrs reitings, gan helikopteru licenci, gan lidmašīnas licences, un arī neizjūt nekādu starpību. Guntars pats gan uzsver, ka viņam pārslēgties neesot sarežģīti. Turklāt, mācoties vadīt lidmašīnu, viņš ir apguvis arī lietas, kas palīdz helikoptera vadīšanā. Tur ir savs feelings, sava burvība. Ja viņus abus apvieno tās zināšanas, ko iegūsti no viena, un to pieredzi pēc tam, ko no otra, un apvienojot to abus kopā, sanāk ļoti priekš sevis pirmkārt lielāka drošība. Tu uzreiz esi pieredzējis ar vienu, ar otru. Un, piemēram, lidojot ar helikopteru, es nekad nebūtu iemācījies daudzas procedūras, ko es iemācījos ar lidmašīnu. Ja? Un tagad, kad es lidoju ar helikopteru, man ļoti noder tās procedūras, ko es iemācījos ar lidmašīnu. Savukārt pēc kāda no mūsu iepriekšējiem raidījumiem, kad runājām par cilvēku glābšanu ar helikoptera palīdzību, saņēmām jautājumu no Mārītes. Viņu interesē, vai ir kādas noteiktas markas un modeļa helikopteri, kas visbiežāk tiek izmantoti kā medikopteri. Kādā no iepriekšējiem raidījumiem stāstījām, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas cer nākamajā plānošanas periodā, tātad līdz 2020. gadam, tikt pie saviem helikopteriem, kas steigtos uz smagām avārijām, kā arī nepieciešamības gadījumā transportētu smagi slimus pacientus uz slimnīcām Rīgā. Radies jautājums, kādas markas helikopteri visbiežāk tiek izmantoti medikopteru vajadzībām un kad vispār šos lidaparātus sāka izmantot slimnieku transportēšanai. Mēs, meklējot atbildi, palīdzību lūdzām aviācijas inženierim Uldim Peļņam, kā arī ilgadējam helikoptera pilotam Aivaram Bebrišam, kurš izrādās arī pats 30 gadus atpakaļ ar helikopteru veicis kādu neparastu medicīnisku transportēšanu. Tas bija diezgan tāds interesants gadījums. Tas bija 84. gadā, bija sals, -52 grādi, un tā sieviete bija izdomājusi cietumā dzemdēt. Mēs sēdāmies cietumā, no turienes vedām. Bija tāds gadījums, atceros. Un tas bija mans rekords mīnus temperatūras, kad es lidoju ar šo mašīnu. -52 grādi. Viņš kā zvārgulītis džinkstē tāds. Skanēja īpatnēja skaņa. Šis gadījums risinājās Komi apgabalā Krievijā. Aivars vairs neatminas, kas toreiz piedzima, pilots vai stjuarte, taču pats gadījums atmiņā ir palicis. Taču atskatoties senākā vēsturē, izrādās aviācija medicīniskām transportēšanām ir izmantota jau kopš Pirmā pasaules kara un sākās viss ar lidmašīnām. Sākās ar pirmajām lidmašīnām. Jau Pirmā pasaules kara laikā bija pirmie veiksmīgie evakuācijas gadījumi no kara laukiem. Un tad vēlāk saprata, ka ļoti veiksmīgi tādā veidā var glābt pacientu dzīvības. Tās nebija speciāli aprīkotas lidmašīnas, bet tie bija pirmie gadījumi, kad cietušus karavīrus ar lidmašīnām nogādāja tādā vietā, kur var viņiem veikt, daudz kvalificētāku medicīnisko šo palīdzību. Un tas nozīmē, ka ja šodien pacientu lidaparātā var ērti apguldīt un lidojuma laikā viņam var nodrošināt arī medicīnisko palīdzību, tad sākotnēji, protams, cietušajiem bija vai nu jāsēž parastā beņķī vai jāguļ uz grīdas. Savukārt helikopteru pirmo reizi izmantoja Otrajā pasaules karā vācieši, bet aktīvāk šie lidaparāti militārām vajadzībām tika izmantoti Korejas karā un visos nākamajos karos. Arī šeit helikopteri tika izmantoti medicīniskās transportēšanas vajadzībām. Tiesa, pacientu komforts bija visai nosacīts. Pirmie helikopteri, kas bija, viņi nebija tik lieli kā Mi-8, viņi bija divvietīgi un pārsvarā domāti novērošanai no gaisa un lielus nekādas transporta vai kravu pārvadājumus viņi nespēja veikt. Bet kara apstākļos tika piespieda veikt šādu helikopteru tādu modernizāciju un tika uzstādīts nestuves ārpusē šiem helikopteriem. Un šie ievainotie cilvēki tika evakuēti, atrodoties viņiem ārpusē. Uz šosejām. Jā.
Savukārt miera apstākļos lidaparāti medicīniskām vajadzībām sākotnēji tika izmantoti valstīs, kur ar ceļiem ir grūtības. Pirmās valstis, kur attīstījās šādi medicīniskās aviācijas pakalpojumi, bija tās valstis, kur daļa no populācijas dzīvo tādos rajonos, kur nav normāli nodrošināta satiksme pa autoceļiem. Tas tā kā bija Kanāda, Austrālija, Norvēģija, Zviedrija. Jo tur ir tādi reģioni, kur ir veselības problēmas, kādiem pat ne negadījumi, tad ar normālo virzemes transportu nokļūt ir pārāk ilgi, lai to pacientu vispār izglābtu. Šodien nav kāds speciāls tikai mediķu vajadzībām būvēts helikopters, un faktiski izvēles iespējas ir diezgan plašas, taču kāds ražotājs šajā jomā tomēr esot izplatītāks. Populārākajos šobrīd ir Eirokopteri IC-145 un IC-135. Un viņi, kas viņiem ir kopīgs, teiksim, ka ir aizmugurējās atveramās durvis, kur var viegli gan ielikt, gan izņemt ātri to pacientu. Viņi arī, protams, ir tie noteikti prasība Eiropā divdzinēju, droši, aprīkoti ar labu navigācijas aprīkojumu, var jebkuros apstākļos lidot dienā, naktī. Latvijas mediķi šobrīd visbiežāk medicīniskās transportēšanas pa gaisu veic sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kas iespēja robežās atvēl savus helikopterus Mi-17. Dažkārt palīdzību smagu pacientu transportēšanai sniedz arī robežsardze. Par to, kādus un vai vispār helikopterus vajadzētu izvēlēties ātrajai palīdzībai, ja tā nolēma veidot savu heliparku, mūsu ekspertu domas dalās. Protams, Latvija nav gluži tāda valsts, kur ir tik grūta piekļuva kaut kādiem punktiem, tāpēc varbūt tas nav tik ļoti aktuāli. Faktiski būtu jābūt katrā novadā slimnīcai, un viens ir slimnīca, otrs ir aprīkojums, kas arī maksā ļoti dārgi. Nākošais ir personāls, kurš grib braukt strādāt kvalificēts ārstē, pagastā, kaut kur Dagdā vai Šķaunē vai vēl kaut kur. Un šī gadījumā variants ir viens helikopters, kurā ir aprīkojums, ir uzstādīts tiešām augstas klases un ir augstas klases speciālists ārsts, kas dežūrē. Tad viņš nav piesiets, viņš var jebkurā ar vienu, teiksim, vienību var nosakt diezgan lielu teritoriju, vismaz tādu kā Latvija. Tad galu galā vajag mediķiem savus helikopterus, ja tomēr nē? Ļoti daudz arī izmanto veiksmīgi kombinētus risinājumus, kad šis helikopters nav domāts tikai šim mērķim, bet arī dažādiem citiem mērķiem, kas varētu būt tā pašai valstī dažādas intereses. Un, piemēram, tie paši robežsargi, tā pati policija, viņiem arī savas intereses izmantot šādu tehniku, un ja šā tehnika ir pieejama valstī par valsts naudu, tad ir daudz efektīvāk viņu izmantot dažādām struktūru vienībām sadarbojoties. Es tur redzu vienu nelielu šķērsli, kā sarunāt, kurš lidos pirmais. Tas. Valstīs jau daudzās valstīs ir atstrādāti šādi, teiksim, algoritmi sadarbības, un no ekonomiskā izdevīguma tas noteikti ir izdevīgāk nekā katram dienestam savu helikopteru, kurš lido varbūt 20 stundas gadā. Tātad to, vai mediķiem ir vajadzīgs savs helikopteru parks, jeb dažādām struktūrām tomēr savā starpā sadarboties arī uz priekšu, var parādīt tikai precīzi aprēķini. Taču pastāv arī trešā iespēja – valsts un privātā partnerība. Aivars, kura uzņēmums jau ilgstoši daudz viet pasaulē veic montāžas darbus ar helikopteriem, kā arī piedalās ANO palīdzības misijās dabas stihiju skartajos punktos, atzīst, ja vien rastos interese no valsts puses, viņa uzņēmums būtu gatavs uzsākt daudz intensīvāk helikopteru izmantošanu Latvijā. Pirmā kārtā mēs jau daļēji ar to nodarbojamies, tikai priekš tā paša ANO vai priekš sarkanā krusta un, diemžēl, ne šeit Latvijā. Šeit valstī, ar valstī jāslēdz līgums un ilgtermiņā, un tas ir
Es nezinu, es neredzu šeit kaut kādas lielas problēmas tādu darbu veikt. Visu rezumējot, mūsu ekspertiem tomēr izdodas vienoties, ka medikopteru centru vajadzētu būvēt uz kādas jau esošas bāzes, vienalga valsts vai privātās, un Latvijai pietiktu ar 3 helikopteriem, kas katrs nepieciešamības gadījumā var doties savā virzienā. Ideālā variantā gan helikopteri strādātu nevien mediķu, bet arī jau pieminētās policijas, robežsardz vai vēl kādas struktūras vajadzībām. Tā no uz jūsu jautājumiem šajā reizē esam atbildējuši. Pienācis laiks mums uzdot savējo konkursa jautājumu, kas saistīts ar šodienas raidījumu otro stāstu par Herbertu Cukuru. Un tātad, ar kādu lidmašīnu un kādu dzinēju Herberts Cukurs veica leģendāro lidojumu uz Gambiju? Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv, un grāmata būs tavs īpašums. Bet man pienācis laiks no jums atvadīties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos jau pēc nedēļas. Lai jums ir jauka šī nedēļa, bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ātā!